Man pat grūti iedomāties, kā varētu būt tā īsti bez vīzijas. Tāpēc, kad tas ir tas saturošais diegs, pa kuru mēs ejam, kaut kādā šajā visā kopējā haosā, kas notiek. Runā par cilvēkiem, es domāju, ka vienai lielai daļai cilvēku nav vīzijas vai redzējums, citiem vārdiem sakot. Tā ir tā liela nelaime, vismēr tā notiek. Mēs jau nedzīvojam pasaulē vienu, un līdz ar to es saku, kaut kādu ideālos lielumos redzēt, tad ir, es kopā dzīvo ar visu pārējo sabiedrību, ar pasaules sabiedrību, un ļoti svarīgi, ja tā redzējumi ir kaut kāda kopēja, jo, ja tev tikai redzējums par sevi, tad tu faktiski dzīvo viens uz atrautas salas, un tad tas nevienam nav vajadzīgs, patiesībā tu arī vien pats sev nes vajadzīgs. Tāpēc ir svarīgi noķert tad kopējo redzējumu par lielajām lietām. Un tad ir viegli strādāt, ir viegli dzīvot, ja tu zini, uz ko tu ej. Ja man jāizvēlās starp mērķi un vīziju, man liekas, man vairāk patīk vārds vīzija, jo mērķis ir kaut kas tāds, kas viņš drusku, viņš ir konkrētāks krietni par vīziju. Viņš arī ietver sevī tādu nelielu vilšanos uzreiz pats par sevi. Tik līdz mērķis ir piepildīts, tā tu atkal paliec nekur. Tāpēc, ka man atkal vajag jaunu mērķi, un tas tāds nebeidzamais stāsts. Ir tāda globālāka vīzija par to pasauli, kādā tu vēlētos būt, vai to sajūtu, kādā tu vēlētos būt tajā pasaulē. Tas ir kaut kas ir tāds plašāks, un tas nekad nebeidzās. Kad es spēju sev pats nodefinēt mērķi, man uzreiz ir daudz vairāk enerģijas, vienkārši kaut ko darīt. Ja man tas mērķis nav nodefinēts, tad es tā peldu kaut kā. Mērķis var būt apzināts un mērķis var būt arī neapzināts. Mēs varam nospraut kalendārā kaut kādu datumu, uz kur mēs ejam un cenšamies pēc iespējas gludāk uz to aiziet, bet tad ir man šķiet kaut kādi iekšējie tādi impulsi, kas vienkārši tev liek kaut ko darīt. Vienkārši sākumā kaut kāda doma, pēc tam var par to parunāt par to domu, un tad ir rīcība. Un ja pēc tās sarunas, kaut vai savu virzienu nosaukšanas vārdā nav rīcības, tad laikam līdz tai motivācijai jau tikt ir grūti. Man pašreiz lielākā vērtība ir būt šeit un tagad. Es droši vien teiktu ģimene, kas, es teiktu, ir sinonīms vārdam mīlestība. Godīgums un spēja līdzjust. Labs padarīts darbs, tā ir vērtība. Atklātība. Radoša aizrautība ir viss pamatā. Un es mēģinu aizrauties ar lietām. Man tas nesnāk grūti, jo man patīk tas, kas dara. Hey! Tev ir samiektas acis, ka tu stāvi ar kafijas krūzi no rīta un dejo, manā gadījumā. Ja cilvēkam patīk tas, ko viņš dara, tad viņš to darīs aizrautību. Strādāšana un laba vēlējuma citiem, tad svarīgs aspekts jau ir, kad tas tiešām notiek no sirds. Un kad tas notiek, jo tā prasa, teiksim, tie noteikumi. Aizrautība jau neizpaužās tikai enerģētiskā darbībā. Aizrautība izraujās vienkārši tavā prāta stāvoklī, kādā veidā tu uztver to, ko tu dari. Ja tas nav, tad nekā nav. Ja katrs mēs atrastos savā vietā, un tas līdzīgi tā kā siltajās zemēs, ka tur viss ir smaidīgi, viss ir mierīgi, un liekas tā būtu tāda ideālā pasaule, kur katrs ir tieši tur, kur viņam ir jābūt.
Patiesībā mēs savu dzīves ceļu izvēlamies daudz vairāk nekā mēs varētu domāt, un mēs to varam izvēlēties. Un tas, cik ir paša cilvēka rokās veidot savu likteni, savu dzīves ceļu, ir īstenībā daudz, tas spēks mums piemīt daudz lielāks nekā varbūt mēs varētu iedomāties. Mēs vienkārši to neapzinām.